Vai mēs varam pasargāt pilnībā savus suņus no negatīvām, traumatiskām pieredzēm dzīvē? Mēs gribam pasargāt, bet dzīve ir dzīve, un dzīve nav siltumnīca. Un, diemžēl, ik pa laikam nākas kā mums pašiem, tā arī mūsu sunīšiem saskarties ne ar tām patīkamākajām pieredzēm. Pārsvarā tas ir parasti saskarsmē ar kādu, vai ar cilvēkiem, vai vairāk pat es teikšu ar citiem suņiem, bet arī, protams, var būt pieredze caur bailēm, ja, kad suns no kaut kā ļoti, ļoti izbijās, sabijās, un pēc tam viņam paiet ilgs laiks, lai viņš no tā iznāktu ārā. Un ko tad mēs varam darīt tad, kad ir notikusi šī nepatīkamā negatīvā pieredze? Piegādāt, radīt, nodrošināt savam sunim jaunas pieredzes saistībā ar konkrēto situāciju vai notikumu vai objektu vai subjektu, jaunas pozitīvas pieredzes. Tā negatīvai vienai pieredzei kraut virsū, krāmēt virsū atkal jaunas pozitīvas pieredzes un radīt un raisīt pozitīvas asociācijas ar konkrēto vietu, ar konkrētām skaņām, ar konkrētajām bailēm uz kaut ko. Mēs vienkārši lēnā garā samazinam šo te atstāto ietekmi mūsu suņu nervu sistēmā no šīs negatīvās pieredzes un radām arvien vairāk pozitīvas pieredzes un raisam pozitīvas emocijas viņā. Viens piemērs. Ļoti bieži, it īpaši kucēnu vecumā, sunim ir nepatika braukt ar automašīnu. Varbūt viņš nobijās sākotnēji, varbūt viņš nav socializēts, varbūt viņam ir slikta duša automašīnā, varbūt viņam ir negatīvas asociācijas ar šo pirmo braucienu, nepatīkama pieredze. Tad, ko mēs darām? Mēs sākam soli pa solītim radīt patīkamas, pozitīvas asociācijas vispirms ar pašu automašīnu un tikai pēc tam ar braukšanu. Pirms braukšanas ar iekāpšanu, ķepiņas ielikšanu mašīnā, 2 ķepiņu ielikšanu, visu 4 ķepiņu ielikšanu, iekāpšanu, izkāpšanu, iekāpšanu, izkāpšanu, iekāpšanu, motoru iedarbināšanu, motoru izslēgšanu, izkāpšanu. Un tā mēs rīkojamies arī daudzās citās situācijās, jo mums ir jābūt empātiskiem, mums ir jābūt saprotošiem pret suni. Un iedošu jums vienu piemēru no cilvēku dzīves, piemēram, nezinu, es aizēju uz kafēnīcu un tur pretī man tieši es viņam trāpos pa ceļam kādam ļoti agresīvi noskaņotam, pieņemsim, piedzērušam cilvēkam, un viņš nāk pretīm, kaut kas viņam manī neiepatīkas, un viņš man uzšauj pliķi. Skaidrs, ka man ir ļoti nepatīkama pieredze, ja? Un pat es teikšu savā ziņā iespējams arī ar šo vietu, ar šo kafēnīcu, varbūt pat ar šo ielu, uz kuras tā kafēnīca atrodas, un gala beigās varbūt vispār ar šo pilsētu, ja? Un tas būs tas, ko es pēc tam paņemšu savā atmiņu lādītē, ka, teiksim, tajā pilsētā man tā pirmā asociācija ir ar šo vietu, ar kafēnīcu, ar sāpēm, ar bailēm, ar izbīli, ja? Un tieši tas pats sunim, ja notika incidents vai izbīšanās kādā konkrētā vietā vai saistībā ar kādu suni, cilvēku, skaņu, objektu un tam līdzīgi, tad mums ir jābūt saprotošiem pret šo situāciju, pret suņa psihoemocionālo pārdzīvojumu, un nav tāda burju nūjiņa, kur mēs šitā ar knipīti, un mēs viņam sakam, viss, tev vairāk nebūs baidīties, viss kārtībā, rīt ejam atkal, pēc stundas ejam atkal, ja? Bet suns ir ļoti, ļoti gudra būtne, un skaidrs, ka viņam ir atmiņa, un skaidrs, ka viņam ir asociācija, ja? Un tikai mēs līdzās viņam varam palīdzēt tikt ar šo situāciju un ar šīm emocijām galā.